tirgū. Biznesa autobusiņš Ford Galaxy. Uģis brauc ar Hyundai Accent. Mēs esam Ford autosalonā un tuliņās sāksies jaunā Ford Mondeo prezentācija. Taču pirms šī fakta vēl viens vēsturisks notikums. Tiek parakstīts līgums par Ford kredītu uzsākšanu Latvijā. Ford kredīti tā ir startautiska organizācija, kuras uzdevums ir atvieglot līzinga noteikumus klientiem. Bet nu jau mēs dodamies klāt pie jaunā Ford Mondeo un tiek pacelts priekškars. Skatam pavarās jauna vidējās klases automašīna, kura, ar pilnām tiesībām ir ienākusi Latvijas autotirgū. Kais Dalmans, Somijas un Baltijas valstu Ford pārstāvniecības direktors, apgalvo to, ka šis auto ir viens labs trumpis kopējā tirgū. Šī automobīlī es sākumā iekāpu nevis priekšā pie stūras, kā parasti dara, bet iekasētos aizmugurā un sapratu, ka te ir tik daudz vietas, Kāds gabals paliek līdz priekšējiem sēdekļiem. Nevelti saka, ka šim ir salons gandrīz kā Fordam Scorpio. Šitas ir viens no elementiem, kurš obligāti jāpilnā. Tā nevar, vai ne? Tas nozīmē, ka viņam ir faktiski motorvārku bloķētājs. Un otrs svarīgs elements ir atkal aizmugurē tur aizvies. Te vajag nofilmēt, ka viņam kurā vietā atrodas atslēga, ka viņi nekad neaizsalst, vai ne, ka viņi atrodas šeit apakšā. Dalman kungs atgādina, ka katrā Ford Mondeo standarta komplektācijā būs iekšā gaisa kondicionieris. Un arī jāpiemina ar fokusa panākumiem, to es apmierināts. Es esmu ļoti apmierināts ar fokusa panākumiem, un šī gadā, kā jau es teicu, būs daži jaunumi arī fokusam, un es domāju, ka lielā brāļa Mondeo ienākšana Ford saimē jauna tikai palīdzēs nostiprināt fokusu un arī Mondeo pozīcijas tirgu. Vai gadījumā mēs nevaram tagad prognozēt tā, ka Mondeo būs vēl labāki panākumi nekā fokusam? Tāpēc, ka es skatos, ka šai mašīnai ir ļoti saprātīga cena, un viņa atbilst pilnīgi visiem tiem standartiem, kurus nosaka vidējās klases automobīls. Tieši tā, viņš ir vidējā klasē, es nebīšos šī vārda, viņš ir lielākais automobīls, viņam ir lielākais salons, un viņš ir mazliet jau izgājis ārpus jau pierastiem vidējās klases rāmjiem. Tieši tādēļ es domāju, ka viņš nebūs konkurents Focusam, kas tomēr ir kompaktklases automobīls, bet arī ir mazliet lielāks nekā vispārējie kompaktklases automobīļi. Es domāju, ka viņi viens otru papildinās. Savā laikā, ja varēja cilvēks pats savai mašīnai sveicis nomainīt, nemaksājot par to naudu servisā, tad tagad ir atļauts pieliet eļļu, stūras pastiprinātājā eļļu, un, ja labi pacenšās, tev var atrast arī logu mazgātājs šķidrumīgi. Bet, droši vien, ja jau taisa tādu motoru pārseļu, tad tā mašīna laikam ar kādu brītiņu iet un nelūst. Forda eļļas, tas nozīmē, ka tā eļļa ir kaut ko labāk par pārējām eļļām, ja mēs viņu lejam Fordā iekšā. Viņa jums nodrošina 25,000 kilometru noskrējienu. Bet tas nozīmē, ka ja es šo eļļu lietoju, tad es varu braukt 25,000 bez eļļas maiņas. Bez eļļas maiņas, jā. Tieši tā. Kur paliek filtrs eļļas? Viņš tik ilgi var izturēt tas eļļas? Viņš var nodrošināt, jo, teiksim, pati, kāpēc ir nosaukums formula, teiksim, ir pēc Ford izstrādātās formulas, kas nodrošina gan motoru kalpošanas, teiksim, laiku šajā posmā 25,000 km, gan arī filtru viņš nepiesārņo. Vai šīs eļļas, oriģinālās Ford rezervdējas, iegādājas arī cilvēki, kuriem tās mašīnas ir vecākas, teiksim, par 5 gadiem? Jā, iegādājās, jo viņi tomēr dzīvi ir pierādījusi to, kad lietojot oriģinālās daļas, tomēr ilgāk nokalpo šī daļa, runājot par bremžu klučiem. Viņi ilgāku laiku nokalpo un lielāks nobraukums, drošāk, neiznēsājās citas detaļas un tādā veidā. Tas nav gadījumā kaut kas saistībā ar to, kas kopējs maksā divreiz? Jā, tieši tā. Skatoties uz jaunās paaudzes Fordiem, rodās tāda radniecības sajūta, jo viss šīs automašīnas ir it kā līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas, jo katra ir radīta savam mērķim. Tālūk, jaunais Ford Galaxy ir tā saucamais biznesa vagons, kurš bieži vien ir ļoti labi aprīkots, jo nevelti. Automašīnas cena sākās no 11,800 latiem un beidzās ar 16,800 latiem. Šajā starpībā mēs varam ietilpināt iekšā ļoti daudz.
ņemot vērā automobīļa adresātu kā biznesa vagonu, tad mums, protams, ir jāsāk nevis no šoferu durvīm, bet no šīm te durvīm. Un ielūkoties salonā, pirmais, kas iekrīt acīs, ir šie te monitori, kur pieslēgt videoaparātam klāt. Jo galu galā, ja mēs ceļā pavadām, kas saka, vairākas stundas, protams, ir daudz patīkamāk skatīties šādā te monitorā, nekā varbūt skatīties uz bieži vien garlaicīgo ainā pa logu. Starp citu, arī, ja gadījumā mēs esam tāda turīga ģimene, mēs varam šo automobīlu iegādāties un mūsu bērni aizmugurē nevis trīsies, bet skatīsies multikācijas filmas ceļā. Kā jau atbilstošās klases automobīliem nav redzams izpūtējs, un šie te melnie punktiņi ir atpakaļgaitas sensors. Atverot aizmugurējās durvis vaļā, mēs it kā redzam, ka nav pārāk daudz vietas bagāžai. Taču tomēr ir diezgan ērti izņemt ārā krēslu, ja mēs gribam pārvadāt, teiksim, daudz mantu. Un tādā veidā mums atbrīvojās telpa, un mēs iegūstam pietiekam daudz vietas. Protams, mēs varam izņemt arī otru krēslu ārā, mēs varam visus krēslus izņemt ārā un pārvadāt kravu. Bet es jūs brīdinu, šis ir biznesa klases automobīls, tāpēc arī viņam ir ļoti daudz šo elektrodžeku, ja, kur mēs varam pieslēgt dažādas fāksmašīnas, telefons un visu pārējo, un ierīkot arī šim autiņam papildus akumulātoru, lai mums pietiktu strāva visam. Kā dzirdat, šis pēc skaņas ir dīzels. Tā arī ir, tas ir dīzels, 1,9 litru dīzels. Ir iespējams 2 litru benzīna motors, 2,3 litru benzīna motors un 2,8 V6 benzīna motors. To, ka Ford radinieku pulkā ietilpt Jaguars ar savām interesantajām lampām, es domāju, jums nav jāstāsta, jūs paši zināt. Bet to, ka visiem jaunajiem Fordiem šie gaismas ķermeņi ir tiešām iespaidīgi, to jūs pat labāk redzat. Starp citu, ja vien mēs vēlamies, mēs varam ierīkot Ford Galaxy Xenon lampas. Nu, šī te stūrsvīra pozīcija ir iekārtot atbilstoši mūsdienu dizaina prasībām, ir tāda pietiekami liela priekšējā telpa, mums tās plašums pavarās. Protams, arī aprīkojums ir atbilstoši. Teiksim, šeit mēs redzam pogu, ar kur mēs iedarbinām kruīzu kontroli, un tur mēs redzam tālāk arī klimata kontroli. Protams, ir šādi ērti elkoņu balsti, un ir iespējams arī, protams, salonu aprīkot ar ādu, ierīkot šeit jumta lūku. Faktiski aprīkot viss maksimālākajā veidā. Man patīk tas, ka automobīls ir, protams, tāds pēc tam pēdējām prasībām ar glāžu turētājiem, šādu te klimata kontrolu automātisko. Nu, faktiski moderns automobīls moderniem, pārticīgiem cilvēkiem. Pirmoreiz iekāpjot, teiksim, jaunajā Ford Galaxy, varbūt, ka liksies, ka stūri ir tur pa augstu un pedāļi pa tuvu vai kaut kas tam līdzīgs. Patiesībā tā viss ir pierašanas vaina. Un aptuveni pēc pirmās dienas vai pēc pirmajām 2 dienām jums liksies, ka jūs visu mūžu gribējāt ar šādu automobīlu braukt, sevišķi tad, ja jums ir vairāk par 2 bērniem vai arī, teiksim, 2 lieli mīļi suņi, vai arī jums ir jāpārvadā kaut kādu lielu priekšmetu, tā īpaši sev pašu neierobežojot. Pateicoties bagātam aprīkojumam un sēdvietu variācijām, šis te transporta līdzeklis Ford Galaxy varētu būt labs palīgs dažādām biznesa sfērām un kalpot kā šatlbus viesnīcām. Jācer, ka Latvijā Ford Galaxy nostiprinās savas pozīcijas. Bet runājot par jaunāko Ford produkciju, nākamajā raidījumā TV Motors mēs iepazīsimies tuvāk ar Ford Ranger, kas ir tāds labs saimniecības transporta līdzeklis ar 4x4 sistēmu, un pēc tam ar jauno Ford Mondeo. Tātad jaunā Ford produkcija raidījumā TV Motors. Šodien stāstam par zivīm. Vispirms bija zivis, pēc tam bija roņi, un pēc roņiem bija, nu jūs jau paši zināt, kas bija pēc roņiem, bet pārfrāzējot, vispirms bija ponija, pēc tam bija saupe, un pēc tam bija acens. Un tātad, hei, Hyundai! Tā kā mēs zinām, ka Hyundais stiprā mērā ir iekarojis Amerikas tirgu, tad arī šis uzraksts Limited Edition liecina par to, ka amerikāņiem patīk tādas lietas, bet brauc arī Eiropā ar šādām mašīnām. Un 2-durju, 5-durju versija, un ja vēl tik traka krāsa kā šī, tad varbūt ir kāda traka sieviete šī vārda labajā nozīmē, kur šāda automobila arī iekāro.
bagāžnieks ir. Tur var novietot suni, kaķi, aizmugurie sēdekļi arī ir. Tur var novietot 2 bērnus vai 1 pieaugušu cilvēku un 2 vietas priekšā pieaugušiem cilvēkiem, jo, kā rakstīts vienā grāmatā, nerekomendējās iekraut šajā mašīnā vairāk par 3 cilvēkiem. Kā skan? Ribas vaļā, pakojuma nekāda. Bet cena un gads 95. gada mašīna $3980, ja labi kaulējam, varam dabūt vēl lētāk. Tāds gads, tāda cena, turpat jau, bet kāpēc? Tāpēc, ka buņģa, tāpēc, ka maz materiāli labi izmantots, sastopam defekti un pa tiem tālāk. Ko mēs varam iegūt šajā motoru nodalījumā? 1,3 litru dzinēja, 1,5 litru dzinēja un tādu pašu ar turbīnu. Priekš piedziņa, dzinēja ļoti dinamiski. Sākumā tika montēti Pony modeļiem Mitsubishi dzinēji, tagad Hyundaiam ir pašam savi dzinēji. Normāli ilgspēlējoši, ļoti dinamiski, jo ir 3 un 4 vārstu uz cilindru. Motori labi, nekāda problēma. Tā, tiem, kam tad vajag izlaides gadu un cenu, varu paziņot, neskatoties uz plāniem, bleķiem, neīsto pakojumu un to, ka automobils var salocīties, varbūt ir sastopamas milzu ekstras. Tas ir stūrs pastiprinātājs, stūrs augstuma regulēšana, signāls, kurš starp citu nestrādā. Arī pakaļējā slotiņa nestrādā. Normāli. Elektrodefekti ir bieži parādība šādai automašīnai. Ātruma pārslēgs ar 4, jau ar 5 ātrumiem, bet ātruma kloģis brauc virzienā no paneļa līdz virzienam priekšējai sēdekļi. Gājiens ir vienkārši nenormāls. Ērta sēdēšana, tāds lētais automobils, pa lētu cenu. Pavisam aizmirst pateikt, kondicionieris par šo naudu un vēl elektrostikli, kuri arī nestrādā, starp citu. Strādā tikai manā pusē, labajā. Tas ir kreisajā, labajā pusē nestrādā. Pulkstenis. Un ļoti moderns panelis patiesībā. Tā iekšā tā sajūta ir laba. Ir laba. Un arī saslēgt var labi. Ir ko darīt.